Tuvojoties gada nogalē, jau tradicionāli Valmieras teātra kolektīvs svinīgā pasākumā kopīgi atskatījās uz aizvadītajā sezonā paveikto. Gada balvas pasniegšanas ceremonijas svētdienas vakarā notika pēc izrādes Balle būs, un tajā tika godināti 2013. 2014. sezonas labākie mākslinieki un teātra darbinieki. Kā uzsver Valmieras teātra direktore Evita Sniedze, atzinīgus vārdus ir pelnījuši visi aizvadītās sezonas iestudējumi, gan tie, kas guvuši kritiķu atzinumu, gan arī izrādes, kuras izpelnījušās skatītāju mīlestību. Kas attiecās gan uz Žibāgo, gan uz Taureņiem, gan uz dzimtu, gan uz basketbolu, kas neapšaubām bija tāds izrāviens jauniešu autori ziņā, gan Sarkans, brīnišķīgi izrāda, un vēl arī Klusums, kā komēdija, kas aktieriem deva pavisam citu spēles stilu. Teātra kolēģu balsojumā sezonas labākās aktrises apbalvojumu saņēma divas mākslinieces – aktrise Rūta Dišlere, kura atveidoja lomas izrādēs Dzimta, Stikla zvērnīca un Tauriņi ir brīvi, kā arī Māra Mennika. Viņai aizvadītā sezona bijusi bagāta ļoti dažādām lomām. Viss sākās ar Dzimtu, kas bija tāda ļoti spēcīga, pamatīga loma, ko Feliks man Deičs uzticēja. Un es biju ļoti pateicīga par to, jo tas pilnīgi kaut kas cits, kas man nebija bijis tāds. Tad pilnīgi nejauši. Man liekas, nākamais bija Klusums, ja es nejaucu. Ir atsakot Klusumu un tiek izrāda, kur tā loma man vispār likās tāda. Pēc tam man teica daudz labas vārdus, bet man tā loma, ja tā var teikt, ļoti viegli padevās kaut kā viegli. No pirmā mēģinājums kaut kā viņa tā sajūta un aizgāja. Un tas protams, ļoti patīkam. Un tad darbs pie Ģirta Eča, kas bija Ziema zem galda, man ir ļoti sirdī tūs. Savukārt labāko aktieru balvas saņēma Aigars Apinis par zēna lomu izrādē Lūšu stundā un Rihards Jākovels, kurš saņēma arī Valmieras teātra režisoru balvu par spēju radīt brīnišķīgas lomas un iedvesmot. Mēs izveidojām tādu izrādi kā basketballs.lv, kuras pamatā, es domāju, es arī šo balvu saņēmu, jo kolēģi man tiešām atbalstīja ārkārtīgi šajā izrādē un gribēja, lai viss izdodas, un redziet, arī izdevās. Un pēc tam bija daudz darba, kas ir ļoti patīkami, ka režisori uzticās, dod uzdevumus, man ir austa turp, šurp, lai es kaut kā attīstītos, un tā vēl joprojām viss turpinās. Svinīgajā ceremonijā tika pasniegtas arī skatītāju simpātiju balvas, un šogad tās saņēma Māra Mennika un jau otro gadu pēc kārtas aktieris Mārtiņš Meijers. Savukārt par labāko izrādi skatītāju balsojumā atzīts iestudējums Tauriņi ir brīvi. Katra izrāda vienalga, vai viņa, teiksim, aiziet un piedzīvo ilgu mūžu, vai viņai ir lemts mazāks mūžs dažādi iemesli dēļ, kā Lūšu stundai, kas ir brīnišķīgi izrāda, bet tāpēc, ka viņi atrodas šeit un tāpēc, ka skatītāji interesi tāda, kāda viņi ir tiešām tikai 20 drusku pāri izrādes. Tā izrāda, viņa dod gan teātra attīstībai, gan tieši aktierim daudz ko. Kopumā jāteic, aizvadītā sezona ir bijusi bagāta jauniestudējumiem, un blakus jau pieredzējušiem režisoriem sevi pierādījuši arī vairāki jaunie režisori, kuriem Valmieras teātra durvis ir atvērtas arī turpmāk. Protams, ka gribi vai negribi, kad nāk jaunie, mums ir tā, mēs ļoti daudz zinām. Mums vecie ir iedevuši tādu pamatīgu bagāžu, un ko jūs mums? Viņi nāk ar citu sajūtu, bet mums jau ir, paldies Dievam, mums jau ir tas, ko devuši ir vecie, kā saka, un tāpēc mēs varam būt tikai laimīgi, ka mums tas ir bijis. Spilgti ir sākusies arī šī gada teātra sezona. Vispirms skatītājus pārsteidza Mārtiņa Vilkārs krāšņais iestudējums Vienādas asinis, tam sekoja Feliksa Deiča Saules pelni, Mārtiņa Eihes mazliet atšķirīgais skatījums uz mīlas stāstu Romeo un Džuljeta, Viestura Meikšāna atgriešanās Valmierā ar iestudējumu Apjukums, kā arī Reiņu Suhānova darbs Balle būs. Un jau tuvākajā laikā gaidāmas vēl vairākas pirmizrādes. Būs arī nākamais darbs par Latviju, Latija, ko par Jāni Cimzi, ko veids Varis Brasli, pirms tam Nāvis dēra Elmāra Seņko režijā un vēl, tā kā mums ir liela plāna, un tā kā mums ir arī šajā vakarā mēs redzējām brīnišķīgi atbalstītāji, kam pateicoties Valmieras teātra pastāvēt un baudīt gan balles, gan arī balvas, gan vispār ikdienā, tad es, galvenais tiešām šī ir īpaša vieta un šeit ir īpaši cilvēki. Katru gadu Valmieras teātris pasniedz arī balvu par mūža ieguldījumu. Šoreiz to saņēma apģērbu modelētāja Zenta Tupčijenko, kura Valmieras teātrī strādā vairāk kā 30 gadus. Savukārt par gada tehnisko darbinieku tika atzīts video mākslinieks Gatis Priednieks Melnacis. Gada balvas pasniegšanas ceremonijā savas simpātijas veic arī teātra atbalstītāji un draugi.